Iespējams, tu esi pamanījis, ka mūsdienās ļoti aktuāli, pat trendīgi veidot podkastus. Podkāsti ir pieejami gan video versijā, gan arī audio formātā. Un, ja tu gadījumā vēlēsies savu saturu transformēt arī audio formātā, tad kā izdarīt Canvā, ka no video materiāla tu vari eksportēt vai izņemt šo audio celiņu? Skaties tālāk video, kā to izdarīt tieši Canva platformā no datora versijas. Ieej Canva platformā un tālāk tu izvēlies projektu. Tad es eju uz video klipiem un izvēlēšos šo formātu. Tālāk, ja tev jau ir augšuplādēts šis saturs, šis video materiāls, tad tu viņu droši vari arī šeit izvietot. Ja nav, tad ej uz kreiso pusi un tur būs augšuplāde, latviski jeb upload. Izvēlies to un augšuplādēt failus. Izvēlies konkrētu failu un tev augšuplādēsies šeit otrajā daļā, kur ir video. Un tālāk, ko tu dari, tad šādi tu izvieto video. Bet tev ir bijis tā, ka tu... Jā, kur ir man video. Un es gribu izvilkt audio celiņu no šī materiāla. Un kā to izdarīt? Tad es ar peles kursoru uzbraucu uz video, un tad ar peles labo taustiņu, tad uzspiežu uz to, un tad eju zemāk, kur ir tāda nots, ir audio izvilkšana. Un skaties, un man automātiski tika izvilkts šis audio. Jā? Un tālāk, Bet tev ir bijis tā, ka... Un tagad, ko es varu darīt, es varu palielināt skaļumu un varu arī uztaisīt, ka ir klusāk. Es varu sagriezt, un arī, ka sākās no klusāka vai noslēdzās viss šis audio ar klusumu. Jā, šādi. Bet tev ir bijis tā, ka... Nu, un es viņu varu sagriezt un pievienot vēl audio efektus. Un bildi es varu noņemt nost, ja? Un skaties, audio celiņš ir palicis. Ja? Un es varu, piemēram, izvietot šeit, ierakstīšu vienkārši podkāstu. Piemēram, es veidoju podkāstam, bildīti, un tas, kas man ir. Bet tev ir bijis tā, ka tu... Ja? Un tad bildi es pagarinu. Bet tev ir bijis tā, ka tu... Nu, tātad, lai podkāstu noklausītos, nav nepieciešama obligāti tur, kur tevi var redzēt vai viesi, bet tu vari te pilnīgi pievienot vienkārši tēmas nosaukumu, varbūt bildīti tavu un tavu viesa bildīti un viss. Un tas arī pilnīgi pietiekoši, jo ļoti daudz klausās ceļā vai nodarbojas fiziskām aktivitātēm, sportojot vai pat tīrot māju. Es ļoti ceru, ka tev šis padoms noderēja, un ja tu gribi redzēt vairāk vērtīgus video, piesako manam YouTube kanālam. Tiekamies citā video.